Jā, labrīt, Kanīkros pārstāvis Iveta un Sandra ir pievienojušās. Prezentācija, jā. Labi, paldies, tad jūs esat saslēgušās un viss ir nodrošināts, kad mēs varēsim redzēt prezentāciju. Es esmu pirmoreiz šajā vietnē, līdz ar to es ceru, ka es pareizās pogas saspiedīšu un mēs varēsim uzlikt prezentāciju. Varbūt, kamēr neesam sākuši sēdi, varbūt jūs varat pārsūtīt mūsu sekretārei, ja, nu kas tad varbūt tās, kā Agnese tev ir noskriņšot, tu vari? Mums ir pārāk liels apjoms, mēģināju nosūtīt, nevar nosūtīt. Labi, tad skatīsimies. Labi. Tad, varbūt Agnese man var palīdzēt, tad ir poga prezent nav jāspiež, jā, un tālāk. Agnese? Laura, mēs tevi arī nedzirdam? Un tur pat ir tās izvēles. Loks, cilne, viss jūsu ekrāns, no attiecīgi tad angliski jūsu versijā. Window? Jā. Tā, viss kārtībā, redzu. Tā, tad vajadzētu būt, ka jūs redzat šobrīd ekrānā prezentāciju Karo. Jā, redzam. Tad viss kārtībā, tad mēs varam sākt. Labi. Okay, tad mums ir Pagaidiet vēl, ne? Tūlīt saslēgsies un tad mēs ejam tiešajā. Es tūlīt jūs pieteikšu. Agnes, lūdzu, slēdz iekšā un tad sākam. Labdien, sākam šīs dienas domas sēdi. Un šodien ir paredzēti 47 lēmumi izskatīt. Vai kādam ir pretenzijas, iebildumi, papildinājumi? Jā, nav, paldies. Un kā pirmo informatīvo jautājumu lūkšu prezentēt savas idejas ierosinājumus Kanīkros pārstāvjiem, lūdzu. Jā, paldies par šo lielisko iespēju. Labrīt visiem. Esam pievienojušās Sandra un Iveta, Kanīkros pārstāvis, Karo biedrības pārstāvis. Un, jā, mums ir patiesi prieks būt šodien kopā ar jums un izstāstīt mūsu redzējumu piedāvājumu Priekuļu pašvaldībai. Tātad, kāpēc mēs šodien šeit esam? Mums ir dibināta biedrība 18. gadā, bet tāda ļoti aktīva darbība ir sākusies tieši šajā gadā, un kāpēc tieši šogad, tad šis pandēmijas laikmets un tā realitāte, kas ir darījusi arī savu. Un redzot to pieprasījumu, ka šobrīd notiek tirgū pēc sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā ar saviem mīluļiem, ar ģimenes locekļiem kopā to visu darīt, tad mēs saredzējām šeit lielisku iespēju kādā veidā atbalstīt savus biedrus, atbalstīt sabiedrību un kā vairāk tad sabiedrībai darīt labu. Un tad šīs sacensību idejas radās šogad, pateicoties arī valdes priekšsēdētājai Ivetai, kas ir arī pēdējo gadu laikā ļoti aktīva sacensību dalībniece, dažādos sporta veidos saistītas, kas ir ar suņu disciplīnām un tad arī godalpotās vietas, pirmās vietas un tātad ar attiecīgo pieredzi, ar sacensību pieredzi, tad vērienīgāk, jaudīgāk šo te tad attīstīt tieši Vidzemē. Jā, tad šo slaidu jūs redzat, tad sastāvs šobrīd ir šāds procesā. Mēs esam arī tad oficiāli Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas biedri. Šo te visu var pārbaudīt arī federācijas mājaslapā, kur mēs esam reģistrēti un arī tad šeit attiecībā uz suņu sporta veidu ir plaši apraksti, kas tas tāds ir. Jo Kanīkros, ko mēs šobrīd pārstāvam kā ļoti tādu specializētu disciplīnu, tā ir atsevišķā unikāla lieta, bet par to tad vēlāk. Tad nākamais, tad tās aktivitātes, ko mēs tagad šobrīd daram, kas ir šajā gadā izdarītas. Jā, kā mēs tad palīdzam arī tad sabiedrībai ne tikai ar sportiskām aktivitātēm, bet tad mērķis arī dot papildus zināšanas, kā pievienoto vērtību cilvēkiem. Tas viss ir par cilvēkiem, par
par sportisku dzīvesveidu, par zaļo domāšanu un par visām tām vērtībām, kas ir saistītas ar ģimeni un ģimenes locekļiem. Un tad šogad ir notikuši bezmaksas kanīkrosa treniņi, kas notiek arī Priekuļu novadā, tad netālu no Ērgļu klintīm. Konkrēta vieta nav, ir atzīme mežā, kur jau tad biedrības biedri zina un brauc un ierodās katru svētdienu, tā kā arī jūs visi esat aicināti ierasties kādreiz apskatīties, kā tas notiek. Un jā, tad šogad jau ir aizvadīti 16 treniņi. Tad kas mums vēl ir noticis, ir semināri, un seminārus mēs arī turpināsim. Pirmā neatliekamā palīdzība ir notikusi, tad ir jauniešu atbalsts, tad ar Cēsu novada jauniešu domu ir notikuši aktivitātes bildē. Jūs redzat, Iveta mums aktīvi novadīja suņu prezentāciju, kā paklausību trenēt, cik ļoti paklausīgus maidzīvniekus un integrētus ģimenē šobrīd ir iespēja, tad jā, kāds tad ir tas rezultāts, jā, sadarbojās ar suni tā kvalitatīvi un ļoti augstvērtīgi. Jā, man ir jautājums, cik mums ir laiks iedots šim te? Nu, vajadzētu 5 minūtēs tā kā iekļauties. Labi, tad ejam ātrāk uz priekšu. Un saturiska informācija arī mums ir Facebook lapā, tāpat arī mums ir lieliska šobrīd YouTube viena versija, 1 minūtes garumā, bet tad es noteikti nelikšu, nekavēsim laiku. Par sacensību ideju kā tādu, tad pieteikumu mēs esam nosūtījuši Priekuļu pašvaldībai ar atbalstu, finansiālu atbalstu līdzfinansējumu, iespēju robežās tad nākamā gada 2 sacensībām, kas ir oficiāli reģistrētas arī federācijas lapā, kas ir oficiālā kalendārā jau ir ieliktas, un tas viss bija jāizdara līdz konkrētam datumam šajā gadā, līdz ar to vairāk sacensības paplašināt uz nākamo gadu nav iespējams. Šie datumi ir nolikti noteikti, un ar vietu jau mēs esam arī jau pieregistrējušies. Tātad, ar ko mēs esam unikāli? Kanīkross. Kanīkross noteikti ļoti maz dzirdēts līdz šim Vidzemē, ļoti maz pārstāvēts, vai teikt pārstāvēts nemaz. Līdz ar to tad Vidzeme ir interesanta ar savu īpašo reliefu, ar mežiem, ar skaistiem mežiem, ar kalniem un lejām, kas ir arī viens no mērķiem un veidiem, kādā veidā mēs arī tad papildus auditoriju noteikti spēsim piesaistīt vairāk tieši Vidzemē. Tad, jā, tad unikāls sporta veids, tāpēc, ka tas ir citādāks nekā varbūt ir pierasts redzēt dažādas sporta disciplīnas, bet jebkurā gadījumā domāts pilnīgi visiem, pilnīgi dažāda vecuma cilvēkiem, bērniem, jauniešiem, sievietēm, vīriešiem, absolūti visos vecumos, visām ģimenēm, dabā, veselīgi, skaisti, zaļi kopā ar saviem mīluļiem. Tad, jā, tad ieguma pašvaldībai tādi akcenti, kas mums ir šeit salikti, tad ar ko tad šis sporta veids ir īpašs, tad, jā, tad jauns, moderns un arvien vairāk tad kļūst plašāks, ņemot vērā šo pandēmijas laikmetu, un arī redzot to, kāds pieprasījums audzētavās šobrīd ir pēc suņiem un maidzīvniekiem, tad skaidrs ir tas, ka ir papildus jādara aktivitātes, lai tad iesaistītu šos dzīvniekus arī integrētu tad šādās te sportā un lai viņus noslogot, nodarbinātu. Un tad, protams, ka šīs aktivitātes arī ģimeniskumu un saliedētību veicina. Tas nozīmē, ka tas ir stāsts par ģimenēm, par kopā augšanu un dzīvošanu, pavadot savu laiku kvalitatīvi. Un tad Priekuļu pašvaldība noteikti izceltos ar to, ka tas ir ļoti atšķirīgs sporta veids, kas līdz šim Vidzemē aktīvi nav iedzīvināts. Un tas ir ne tikai kanīkross, bet kanīkrosu var apaudzēt arī vēl citām papildus atvasinātajām disciplīnām. Tad, jā, turisms, protams, tas nozīmē, ka tās ir vai nu 1-2 dienas, kad šajā virzienā tad cilvēki vairāk pārceļās, jo sacensībās plānotie cilvēku skaits 50 līdz 80 cilvēkiem. Tad, jā, kā jau iepriekš stāstīju, aktivitātes svaigā gaisā, protams, zaļais dzīvesveids un atkritumu neatstāšana aiz sevis. Un, jā, Priekuļu pašvaldība ir ļoti zaļa un bagāta ar mežiem, līdz ar to tad šeit mēs redzam arī nākotnes sadarbības iespējas, ne tikai runājot par šīm 2 reizēm, bet tikpat labi arī par ikdienas treniņu, maču rīkošanu, arī varbūt citās vietās arī Priekuļu pašvaldībā. Tad, jā, jau minēju iepriekš visas šīs lietas.
auditorija, kā jau teicu, tad absolūti pārstāvēta visplašākā auditorija visu paudžu izglītības līmeņu, jebkurš var piedalīties. Un galvenais no izmaksu viedokļa ļoti ekonomisks sporta veids, arī izmaksu ziņā piemērojams jebkuram. Tad par sacensībām pašām, sacensības varbūt neiedziļināšos, bet visas dienas garumā plānotas. Un konkrēti tad, kurā vietā sacensības ir skaistā vietā, Ninja ezera apkārtnē, kur jau ir apsakotas vietas, saprast, ka ļoti piemērota vieta šādai te sacensību iespējai, un tai pašā laikā arī, unikāli skaista vieta, kas kaut vai apskates vērta ir atbraukt arī no citām Latvijas vietām un iesaistīties šādās sportiskās aktivitātēs. Organizators biedrība Karo, bet aiz muguras mums stāv arī federācija, kas ir jau teikusi savu atbalstu gan finansiāli, gan arī ar saviem treneriem, tiesnešiem un pēc nepieciešamības arī ar tādu profesionālu atbalstu, lai tas notiktu kvalitatīvi un augstvērtīgi. Tā kā mēs neesam vieni, bet ideja tā ir biedrības Karo un tieši šāds te sporta veids, kas ir kanīkross atvesināts kā ar barjerām, kas ir papildus, kas arī nav bijis nekur Latvijā līdz šim. Tas ir pagaidām viss, īsumā, ātrumā izskrējām cauri, tad, varbūt ir kādi jautājumi. Paldies par izsmeļošo mūsu izglītošanu. Es domāju, ne visiem ir tik plašas bija zināšanas par šo sporta veidu. Liekas, daudziem tas asociējās tomēr vēl kā ar tādu būšanu dabā ar savu labāko draugu, bet paldies par šo te jūsu prezentāciju un mūsu redzesloku paplašināšanu. Lūdzu, deputāti, vai ir kāds jautājums? Izskatās, ka jautājumi nav, visi ir domīgi. Varbūt kāds apdomā, kad arī savu tobīti iejaukt pavadiņā un pievienoties jums. Sarmītei jautājums? Nē? Paldies jums. Mēs esam kļuvuši gudrāki un pie budžeta izskatīšanas mēs noteikti savās domās un savās jau zināšanās būsim ar jums ar kanīkrosu un šo te sporta veidu. Paldies! Paldies jums, un es vēl tikai pieminējuši, ka es vēl joprojām esmu Priekuļu pašvaldības iedzīvotāja ar oficiālo deklarēto adresi. Tā kā paldies un tiekamies treniņos mežā Priekuļos. Paldies! Paldies! Interesants sporta veids, interesants, man liekas, tas jau kā hobijs droši vien ir, bet tagad gan. Tālāk, lūdzu, Fjodors Puņeiko ziņo par mēneša aktualitātēm. Labdien vēlreiz! Tā, pa mēnesi, kas mums notiek, pēc idejas var izstāstīt to, ka ir pabeigts jau tādi objekti kā Ietve Dārziela Priekuļos un Sarkaņiem jumti. Paliek tikai tagad noformēt vispārējais papīrs, bet pēc idejas jumti izbūvēti. Visi 4, kas mums bija plānot šogad, paliek kā viens jumts. Un notiek vēl darbi, būvniecība, tas ir Skulbiņu ielā Ietve, iet uz beigām. Uzsāk darbi skolas stadiona Priekuļos. Notiek darbi par ūdens apgādes tīklu sacilpošanu Liepā. Turpinājas uz beigām iet Bruģis Liepā. Un apgaismojums ir notiek Māslēnos, Liepa pie skolas stadiona, Priekuļos Dārza iela un Selekcija ielas galā. Tāpēc idejas viss. Pārējie darbi iet vai notiek nodošana, papīra būšana, bet tā. Īsi un konkrēti. Paldies, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
kodolīgi īsi paskaidroja. Paldies, un tagad lūdzu izpildirektoru vietniekam Ralfu Saļmo ziņojums. Labdien, par iepirkumiem. Iepirkumi iet uz noslēgumiem, kā lielākā daļa jau viss mums ir izdarīts. Pašlaik ir izsludināts iepirkums saimniecības un higienas preču iegādē, kā arī ir elektroniskā iepirkuma sistēmā ielikts cenu aptauja par toaletes projektēšanu Kalāčos. Arī Arbas māja ielā 4. Ralf, mikrofons mēs nedzirdam. Tagad, jā, labdien vēlreiz. Par iepirkumiem. Iepirkumi iet uz beigu galu, pat cik gads jau tojās beigām, pašlaik ir izsludināts iepirkums saimniecības un higienas preču piegādēji, kā arī izsludināta cenu aptauja toaletes projektēšanai Kalāču muzejā. Par darbiem vēl Fjodors nepieminēja, ka mums tiek uzsākti visā kārtoti dokumenti, lai sāktu darbus pie māja ielā 4 koridora logu nomaiņai. Tas ir vēl tāds darbs. Tad uz nodošanu mums iet kubiņa ūdens vada rekonstrukcija pabeigta, bet vēl neesam nodevuši eksploatācijā, kā arī turpinās darbi Priekuļu kultūras namā remonta darbi aizskatuvē. Tie vēl tādi mums ir. Tas arī viss. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pievērsīsimies mūsu šīs dienas darba kārtībai. Kā pirmais jautājums izskatāmais ir par dzīvojamās platības piešķiršanu. Lūdzu, ziņo Līga Sarmberovska. Jā, tika saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ar Priekuļu novada domes 2020. gada 22. oktobra lēmumu persona tika uzņemta dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā vispārējā kārtā ar kārtas numuru 2. Personai tika piedāvāts dzīvoklis Māja ielā 407 un persona apstiprināja, ka ir ar mieru šo dzīvokli īrēt, un ir priekšlikums slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar iesniedzēju par divistabu dzīvokļu Māja ielā 407 Liepā ar kopējo platību 50,6 kvadrātmetri izīrēšanu uz 1 gadu ar tiesībām pagarināt īres līguma termiņu. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicināšu balsot par pirmo lēmumu. Elīna Stapolone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Elīna Krieviņa. Nedzirdat? Tagad dzirdam. Balsojums. Par vai pret? Atvainojiet. Balsojumu nedzirdējām. Elīna Krieviņa. Vēlreiz? Par. Jā. Traucējumi ir. Ir par. Jā. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. Tehnika ir tehnika, cilvēku prāts ir cilvēku prāts. Bet mēs balsojumu sadzirdējām. Paldies, Elīnijā. Kā nākamos es aicinātu izskatīt 8 lēmumu projektus, jo visi ir ar vienādu saturu par dzīvojamās telpas īres līgumu pagarināšanu. Lūdzu, ziņo Līga Sarmberovska par
lēmumu projektu numur 2, numur 3, numur 4, numur 5, numur 6, 7 un numur 8. Lūdzu. 7 un 8 bišķi savādāk ir. Ņemam tagad no 2 līdz 6, tie būs vienādi. Ir saņemti fizisku personu iesniegumi par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Nevienam no iesniedzējiem nav parādu par īres un komunāliem pakalpojumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļu parādu nav. Un ir priekšlikums visiem īrniekiem pagarināt īres tiesības uz 3 gadiem ar tiesībām pagarināt īres līgumu pēc iesniedzēja iesnieguma. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Nākamie jautājumi par dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu. Lūdzu, ziņo Līgas Aramberovska numuru 8, numuru 7. 7 ir arī īres līguma pagarināšana, bet tur bija iesniedzējai parāds. Uz šo brīdi parāds ir dzēsts, bet vienalga ir priekšlikums pagarināt uz 6 mēnešiem ar tiesībām pēc tam izskatīt vēl, ja nebūs parādu un pagarināt. Tas ir 7. jautājums. Vai pie 7. jautājuma ar šo te līgumslēdzēju pusi ir noslēgta arī vienošanās? Ne, viņi ir nomaksājusi uz šo brīdi parādu. Uz šo brīdi ir nomaksāts. Saņemta bija izziņa un šobrīd ir nomaksāts. Jā, paldies. Tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 7. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Un tagad izskatām lēmumu projektus par dzīvojamās telpas īres līgumu pārslēgšanu. Lūdzu, numuru 8, numuru 9 Līga Aramberovska. Ir saņemta fizisku personu iesniegumu par īres līgumu pārslēgšanu. Viens dzīvoklis ir Meldru ielā 6-1 Sarkaņos, otrs dzīvoklis ir Māja ielā 494. Un dzīvokļu komisija abos gadījumos ir sniegusi atzinumu un ir priekšlikums pārslēgt dzīvojamos telpas īres līgumu uz iesniedzēja vārda. Ar izīrēšanu tajos iepriekšējos īres līgumos noteikto termiņu. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Un tagad 10. lēmuma projekts par uzņemšanu palīdzības reģistrā. Lūdzu, Līgas Aramberovska. Jā, ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, dzīvokļu mājiņas jautājumu risināšanā, jo iesniedzējs ģimenē ir 2 dažāda dzimuma skolas vecuma bērni, kuri spiesti dzīvot vienā istabā, kurā nav vieta visu nepieciešamo mēbeļu izvietošanai. Un ir priekšlikums reģistrēt minēto personu Priekuļu novada pašvaldības palīdzības reģistrā apmaiņas kārtā ar kārtas numuru 3. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Elīna Stapulona.
Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Par. Mārīte Raudziņa, Par. Juris Sukaruks, Par. Sarmīte Orehova, Par. Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies. 11. lēmuma projekts par atteikumu uzņemt palīdzības reģistrā. Lūdzu, Līga Saramberovska ziņo. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija 2020. gada 12. novembrī, izskatot visus iesniedzējus iesniegtos dokumentus, secināja, ka viņa neietilpst to personu kategorijā, kuras deklarējot savu dzīvesvietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas reģistrēties dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. Un ir priekšlikums atteikt reģistrēt iesniedzēju Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Elīna Stapulona, Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Arnis Melbārdis, Par. Mārīte Raudziņa, Par. Juris Sukaruks, Par. Sarmīte Orehova, Par. Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies. 12. lēmuma projekts par dzīvojamās telpas īres līgumu slēgšanu. Lūdzu. Tā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu slēgt dzīvojamo telpu īres līgumu par dzīvokļu Rūpnīcas ielā 2513 Liepā izīrēšanu. Pamatojoties uz Priekuļu novada pašvaldības izveidotu komisiju, kas sagatavoja aktu par ēkas Pārgravas ielā 1 Jāņmuižā faktisko stāvokli un ieteica sniegt neatliekamu palīdzību iesniedzējai, nodrošinot viņu ar dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām, pārvietojot viņu uz citām dzīvojamām telpām no Pārgravas ielas 1 Jāņmuižā. Un ir priekšlikums slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar iesniedzēju par vienistabas dzīvokli Rūpnīcas ielā 2513 Liepā ar kopējo platību 31,2 kvadrātmetri izīrēšanu uz 3 gadiem ar tiesībām pagarināt īres līgumu. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par lēmumu numur 12. Elīna Stapulona, Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Par. Arnis Melbārdis, Par. Mārīte Raudziņa, Par. Juris Sukaruks, Par. Sarmīte Orehova, Par. Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies. 13. jautājums par uzņemšanu palīdzības reģistrā un dzīvojamās telpas piešķiršanu. Lūdzu, ziņo Līga Saramberovska. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo persona šobrīd ir atbrīvota no ieslodzījuma vietas un iepriekšējā deklarētā dzīvesvieta bija Priekuļu administratīvajā teritorijā, kurā šobrīd atgriezties nav iespējams. Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija pieņēma 2020. gada 16. novembrī atzinumu, ka persona ietilpst to personu kategorijā, kuras deklarējot savu dzīvesvietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas reģistrēties dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā. Un ir priekšlikums reģistrēt minēto personu Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā pirmajā kārtā ar kārtas numuru 5. Un slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par vienistabas dzīvokli Pāvila Rozīša ielā 668 ar kopējo platību 18,5 kvadrātmetri izīrēšanu uz 1 gadu. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot. Elīna Stapulona, Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Par. Arnis Melbārdis, Par. Mārīte Raudziņa,
Par. Juris Čukaruks, Par. Sarmīte Orehova, Par. Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Jānis Mičulis, Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! 14. jautājums par grozījumiem priekuļu notu sociālā dienesta nolikumā. Lūdzu, ziņo Inita Jansone. Labdien visiem! Tā kā Priekuļu novada pašvaldība realizē Eiropas reģionālās attīstības fonda projektu infrastruktūras izveidu personām ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā, sociālā dienestā tiek izveidota jauna struktūra vienība, kādēļ ir nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā, papildinot to ar jaunu struktūra vienību. Šīs lēmuma projekts ir skatīts sociālo lietu jautājumu komitejā, iebildumi nav saņemti. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par grozījumiem priekuļu notu sociālā dienesta nolikumā. Elīna Stapulona, Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Par. Arnis Melbārdis, Par. Marīta Raudziņa, Par. Juris Čukaruks, Par. Sarmīte Orehova, Sarmīte Orehova, Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Par. Ināra Roce Par. un vēlreiz Sarmīte Orehova. Un Sarmīte nepiedalās balsojumā. Paldies. 15. jautājums par grozījumiem priekuļu notu pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā. Lūdzu, ziņo Fjodors Puņeiko. Sakarā to, ka nākošais gads sāk strādāt dienesta aprūpes centra sociālā dienesta, vajag izveidot jaunas štata vienības un izmainīt, papildināt klasifikācijas katalogu. Sociālais darbinieks 10. mēnesa alga grupā 1 darbinieks ar 1287 eiro maksimāla algu. Sociālās rehabilitācijas darbinieku 8. Algas grupā 2 darbinieki štata vienības ar 1093, aprūpētais 3. mēnesa grupā, algas grupā 1 darbinieki ar 608 eiro maksimālā un interešu pulciņa audzinātājs 7. mēnesa alga grupā 2 darbinieki ar 996 eiro mēnesi maksimālā. Saistībā ar to vajag izveikt izmaiņas amatkvalifikācijas katalogā. Paldies. Vai ir kādam jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu projektu numur 15. Lūdzu. Elīna Stapulona, Par. Aivars Tīdemanis, Par. Aivars Kalnietis, Par. Normunds Kažoks, nepiedalās, Arnis Melbārdis, Par. Marīta Raudziņa, Par. Juris Čukaruks, Par. Sarmīte Orehova. Par. Bet par iepriekšējo jautājumu arī par mani. Balsojums jau ir pieņemts. Nevar vairāk. Labi. Par šo tikai. Māris Baltiņš, Par. Elīna Krieviņa, Par. Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies. Kā 16. jautājums par priekuļu notu pašvaldības atteikšanos no dalības Vidzemes turisma asociācijas Interreg Euro programmas projektā. Lūdzu, ziņo Vineta Lapsele. Labrīt! Es nelasīšu lēmumu projektu visu. Es domāju, ka esat iepazinušies. Un tātad tajā īsajā kopsavilkumā ir tā, ka mēs esam izvērtējuši kopīgi ar projektā iesaistīto tātad Kalāča muzeju, un mēs šobrīd nesaskatām nekādu iegūmu dalībai šajā projektā.
un līdz ar to ir pieņemts lēmums, kad mēs vēlamies no šī projekta izstāties. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. Kā nākamais jautājums ir par ceļa zīmes uzstādīšanu Pļavas ielā Liepa, Liepas pagastā Priekuļu novadā. Lūdzu, ziņo Ralfs Saļmo. Ir saņemts iesniegums ar vairāku iedzīvotāju parakstiem ar lūgumu Pļavas ielā Liepā uzstādīt ceļa zīmi, strupceļš un papildzīmi attālums līdz objektam. Iesniegums pamatots ar situāciju, ka Pļavas iela tiek sajaukta bieži vien ar Liepas Jaunarunas ceļu, un rezultātā tam iebraukšam transportam ir grūtības apgriezties. Ceļu satiksmes drošības organizēšanas darba grupa ierosina atļaut uzstādīt ceļa zīmi, strupceļš un papildu plāksni attālums līdz objektam. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, es aicinātu balsot par lēmumu projektu numuru 17. Lūdzu. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Ja deputātiem nav iebildumi, tad es aicinātu Ralfu Saļmo ziņot par lēmumu projektiem 18, 19, 20, 21. Attiecīgi visi šie lēmumu projekti ir par ceļu satiksmes organizācijas izmaiņām, proti Ābeļdārza ielā Priekuļos, Lāčplēša un Lejas ielā Priekuļos, Jāņkalna ielā Priekuļos un Egļu gatvē Priekuļos. Ja nav iebildumi, tad aicinu Ralfu Saļmo ziņot par visiem 4 iepriekš minētajiem lēmumu projektiem un balsosim vienā balsojumā. Lūdzu. Jā, Ābeļdārza iela ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu Ābeļdārza ielas rajonu noteikā dzīvojamo zonu, bet ceļu satiksmes drošības organizēšanas darba grupā izskatīja šo iesniegumu un piedāvā veikt izmaiņas savādākā veidā. Pielikumā man ir schēma. Vai man stāstīt par visām ceļazīm, kurās stūrī, kas esat iepazinušies? Tas ir Ābeļdārza iela, nākamais ir par Lāčplēša un Lejas ielu. Arī tika saņemts iesniegums ar lūgumu veikt izmaiņas. Un tas bija saistīts ar to, ka uz ielā, uz tām ielā veiktu kāda, tas posms starp Lāčplēša ielu un Lejas ielu apbraukāts un nav ceļš, ne pašvaldības īpašums. Un iesnieguma izpildīšanas laikā jau tā zemes īpašnieki bija norobežuši iebraukšanu uz pašumu Lāčplēša ielas uz Lejas ielu. Tāpēc satiksmes darba organizācijā bija priekšlikums uzstādīt Lāčplēša ielas sākumā zīmi tālāk braukt aizliegts, un Lāčplēša ielas beigās un Lejas ielā virzienā uz Lāčplēša ielas tādas barjeras, kas nozīmē tālāk, ka braukšana aizliegta. Un tas jau arī drīz ir izdarīts. Tad Jāņkalna ielā arī esam saņēmuši vairākus pat iesniegumus ar lūgumu risināt situāciju, kad pa Jāņkalna ielu notiek intensīva satiksme. Viņa tiek izmantota kā tranzīta ielas, lai brauktu uz Bērndārza Mežmaliņa. Iedzīvotājiem tur bija dažādas vēlmes, gan ar ātrumvaļņiem,
Bet darba grupa satiksmes organizēšanas ierosina veikt izmaiņas krustojumos, nosakot, ka Jāņkalna un Rotas ielas krustojumā Rotas iela tiek noteikta kā galvenā iela, un Jāņkalna un Meža ielas krustojumā noteikti Meža ielu kā galveno. Tādā veidā tie autovadītāji būs spiesti pie 2 krustojumiem samazināt ātrumus. Vēl ir variants 3, kad skatīsimies pēc zīmju uzstādīšanu, vai situācija mainīsies. Ja nemainīsies, tad arī veidot nākotnē tādas kā saliņas, lai iznāktu pamīšas braukšana. Līdzīgi kā Cēsīs jau tas tiek darīts. Tā, par Egļu gatvi Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikums iesniedz iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas Egļu gatvei, nosakot, ka Egļu gatve būtu dzīvojamā zona, un risināt jautājumu par apstāšanos pie dienesta viesnīcas. Klāt pieliktajā schēmā var redzēt to plānojumu, kā tas viss tiek plānots un organizēts. Tāds ir priekšlikums. Lūdzu, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav jautājumi, es aicināšu balsot par 4 lēmumu projektiem par organizācijas izmaiņām Priekuļos, Priekuļu pagastā. Lūdzu. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Malbārdis. Par. Mārīta Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīta Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ļoti slikti varēja dzirdēt. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. Kā nākamos lēmumu projekts numur 22, numur 23 par zemes nomas līgumu pagarināšanu aicinājuši arī ziņot vienā ziņojumā un balsot vienā balsojumā. Lūdzu, ziņo Līgas Armberovska. Ir saņemts viens fiziskas personas iesniegums par zemes vienības nomas līgumu pagarināšanu domājumās daļas 10,04 hektāru platībā Strasdiņos Priekuļu pagastā, un otrs ir juridiskas personas iesniegums par zemes gabala Smilgas Mārsnēnu pagastā daļas zemes 1,9 hektāri iznomāšanu, nomas līgumu pagarināšanu. Iesniedzēji viens ir bijušais zemes lietotājs, otrs ir bijušais nomnieks, abiem diviem nav nekādu iebildumu līdz šim bijis pret nomas līgumiem, un ir priekšlikums pagarināt zemes nomas līgumus, nosakot nomas līgumus termiņus, bijušajiem lietotājiem 10 gadi un juridiskai personai līdz 25. gada 31. decembrim. Iesniedzējiem, kurš ir bijušais zemes lietotājs, nomas maksu noteikti 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, savukārt juridiskai personai nomas maksu noteikti saskaņā ar zemes nomas pakalpojumu cenrādi 130,53 €. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par lēmumu numur 22 un numur 23. Lūdzu. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Malbārdis. Par. Mārīta Raudziņa. Juris Sukaruks. Par. Sarmīta Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. Lūdzu, kā 24. jautājumu. Skatām par... Lūdzu. Jā, arī ir saņemts fiziskas... Par zemes nomas līgumu slēgšanu, lūdzu, Līga. Pagarināšanu arī. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz zemes vienību Jaunastīkuļu Mārsnēnu pagastā daļas zemes 0,5 hektāru platībā. Arī iesniedzēja noslēgts nomas līgums līdz 2020. gada 30. novembrim.
Minētā zemes iznomāšana nav pretrunā pašvaldības interesēm, līdz šim nomnieks labticīgi pildījis nomas līguma nosacījumus, un neviena cita persona šo zemes gabala daļu nomāt nav pieteikusies, un ir priekšlikums pagarināt fiziskai personai zemes nomas līgumu par zemes vienības Jauncīkuļu Mārsnēnu pagastā daļas zemes 0,5 hektāru platībā iznomāšanu. Noteikt nomas līguma termiņu no 2020. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Nomas maksu noteikt un apstiprināt saskaņā ar zemes nomas pakalpojumu cenrādu 36,64 € gadā. Nomas līgums slēgt pēc Cēsu novada apvienojumā pašvaldību finanšu komisijas lēmumu saņemšanas. Paldies! Vai deputātiem ir kāds jautājums? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 24. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Aivars Kalnietis arī par. Koi, Net- atvainojos. netik- Aivars Kalnietis. Par. Paldies. Paldies! Lūdzu, kā 25. jautājums par pašvaldības ēku īpašumu Pārgravas ielā 1 Jāņmežā Priekuļu pagastā Priekuļu novadā. Lūdzu, ziņo Inita Jansone. Priekuļu novada pašvaldībā tika izveidota komisija, lai novērtētu pašvaldībai piedarošā ēku īpašuma Pārgravas ielā 1 Jāņmežā faktisko stāvokli un turpmāko rīcību ar īpašumu. Tika sagatavots lēmuma projekts, kurš tika nodots izskatīšanai Sociālo lietu jautājumu komitejā. Komitejā par lēmumu projektu ir saņemts pozitīvs atzinums, un lēmums paredz piešķirt citas dzīvojamās platības ēkas Pārgravas ielā 1 īpašniekiem, pasūtīt īpašuma tirgus novērtējumu, pēc tirgus novērtējuma saņemšanas piedāvāt zemes īpašniekam atsevināt ēku īpašumu, vai lemt par ēkas nodošanu atsavināšanai atklātā izsolē. Lūdzu, vai ir deputātiem kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par lēmumu numur 25. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies! 26. lēmuma projekts par zemes vienības iegādi. Lūdzu, ziņo Inita Jansone. Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi juridiskas personas piedāvājumu pašvaldībai par kadastrālo vērtību iegādāties zemes vienību ar nosaukumu Ceļš Priekuļu pagastā Priekuļu novadā. Un tā kā šī zemes vienība ir nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, tika sagatavots lēmuma projekts, kas tika iesniegts Tautsaimniecības un finanšu komitejās. Komitejās iebildumi lēmuma projektam nav saņemti. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par lēmumu numur 26. Elīna Stapulona. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies! 27. lēmums par nekustamā īpašuma Priekuļu pagastā Priekuļu novadā nosaukumu un adreses maiņu. Lūdzu, ziņo Vineta Lapsele.
No valsts zemes dienesta ir saņemts iesniegums par nepieciešamību precizēt adreses nekustamajam īpašumam lēmuma projektā norādītajam, kas atrodas Priekuļu pagastā. Priekuļu pagastā ar šādu nosaukumu atrodas 2 īpašumi, un līdz ar to vienam īpašumam būtu jāmaina nosaukums. Īpašniece piekrīt īpašuma nosaukumu un adreses maiņai, kas ir norādīts lēmuma projektā, līdz ar to es lūdzu akceptēt. Paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumu, tad es lūkšu balsot par lēmumu numuru 27. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Agnes Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Akceptēju. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 28. jautājums par adreses apstiprināšanu telpu grupām nekustamiem īpašumam, kas atrodas Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. Lūdzu, ziņo Vineta Lapsele. Arī saņemts ir no valsts zemes dienesta iesūtīts iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām lēmuma projektā nekustamajam īpašumam. Tātad būvē ar lēmumu projektā redzamo kadastra apzīmojumu ir 2 telpu grupas, un lūdzu akceptēt lēmumu projektā norādītās adreses abām telpām. Paldies. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numuru 28. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Agnes Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Akceptēju. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 29. jautājums par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam, kas atrodas Liepas pagastā, Priekuļu novadā apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo Vineta Lapsele. Ir saņemts iesniegums par zemes ierīcības projektu lēmuma projektā norādītajam īpašumam apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekustamajā īpašumā Liepas pagastā ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu 2 atsevišķās zemes vienībās atbilstoši lēmuma projektā norādītajiem nosacījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu projektu numuru 29. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Agnes Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Sarmīte Orehova. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Elīna Krieviņa. Par. Neiet. Vēlreiz. Par. Jā, paldies. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Un vēlreiz mēģinām Sarmīte Orehova. Atkal tehnisku problēmu dēļ nepiedalās balsojumā. Paldies. Par. Pieslēdzos par. Pārspēja. Balsojums pieņemts. Paldies.
Ļoti jauki. Mēs tā kā tādos skrējienā, kas pieskrien, kas nepieskrien. Bet 30. jautājums par plānošanas dokumentu izstrādu un mērķu dotācijas saņemšanu. Lūdzu, ziņo Vineta Lapsala. Pamatojoties uz teritoriālo reformu, arī būs nepieciešams izstrādāt kopīgus plānošanas dokumentus. Un šobrīd ir iesniegts jau projekts uz šo dokumentu izstrādi un finansējumu saņemšanu, un līdz ar to mēs nepieciešams pieņemt lēmumu, ka mēs piedalāmies šajā kopīgajā Cēsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes dokumentā. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Elīna Staplone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Malbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 31. jautājums par izmaiņām Priekuļu novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumā. Lūdzu, ziņo Inita Jansona. Lai nodrošinātu Priekuļu novada pašvaldības administratīvās komisijas darbību atbilstoši augstāk stāvošiem normatīviem aktiem, bija nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā. Lēmuma projekts par izmaiņām izskatīts Tautsaimniecības komitejā, iebildumi nav saņemti. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 31. Elīna Staplone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Malbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 32. lēmuma projekts par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzi Veselavas pagastā Priekuļu novadā atkārtots izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo Līga Saramberovska. Ar Priekuļu novada domas 2020. gada 28. māja sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Bērzi Veselavas pagastā ir nodots atsavināšanai izsolē. Pirmā izsole ir beigusies bez rezultāta. Līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzi Veselavas pagastā Priekuļu novadā elektroniskas izsoles noteikums. Noteikt izsoles sākuma cenu 12 800 un izsoles soli 100 eiro. Paldies, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par lēmumu projektu numur 32. Elīna Staplone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Malbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Cukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 33. jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķmeles Jāņmežā Priekuļu pagastā Priekuļu novadā atkārtots izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, arī ziņo Līga Saramberovska. Tātad ar Priekuļu novada domas 2020. gada 28. māja sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Dīķmele Jāņmežā
ir nodots atsevināšanai izsolē. Jau notikušās 3 izsoles ir beigušās bez rezultāta, un ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Dīķmalu Jāņmuižā, atkārtotas elektroniskās izsoles noteikumus, noteikt atkārtotas izsoles sākuma cena 4500 eiro un izsoles soli 300 eiro. Paldies. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 33. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Jānis Mičulis. Vēlreiz. Nedzirdam. Par. Paldies. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. 34. jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma Hannas Sarkaņos Liepas pagastā Priekuļu novada izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ar Priekuļu novada domes 2020. gada 28. māja sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Hannas Sarkaņos Liepas pagastā tika nodots atsevināšanai elektroniskā izsolē. Notikušas 2 izsoles un ir beigušās bez rezultāta. Līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Hannas Sarkaņos Liepas pagastā atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus. Noteikt atkārtotas izsoles sākuma cena 1600 eiro un izsoles soli 200 eiro. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu projektu numur 34. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Jāni, nedzirdam tevi. Par. Paldies. Ināra Roce. Par. Paldies. Paldies. Lēmuma projekts numur 35 par pašvaldības nekustamā īpašuma Malkalni Liepas pagasta Priekuļu novada atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo Līga Saramberovska. Ar Priekuļu novada domes 2020. gada 28. māja sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Malkalni Liepas pagastā tika nodots atsevināšanai izsolē. No 2020. gada 7. septembra līdz 2020. gada 7. oktobrim notikušās elektroniskās izsoles rezultātā Priekuļu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Malkalni nosolīja Sijām Attiks Financial Group par cenu 34 700. Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā izsoles uzvarētājs nav parakstījis pirkuma līgumu un nav veicis samaksu. Līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Malkalni Liepas pagastā atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus. Noteikt izsoles sākuma cena 27 700 eiro un izsoles soli 100 eiro. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies.
Paldies! Ceru, ka visi ir sveiki un veseli. Kādas skaņas kāds kaut kur vai nogāzās no krēsla vai nu kā, bet nevajag iemigt. Mēs tikai tagad rīt sākuši esam. Bet atgriežamies pie jautājuma numur 36 par pašvaldības nekustamā īpašuma staļi pie Dankām. Atkārtots izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jā, ar Priekuļu novada domes 2019. gada 26. septembra sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Staļi pie Dankām Priekuļu pagastā tika nodots atsavināšanai izsolē. Pirmā izsole, kas notika 2019. gada 11. decembrī, beidzās bez rezultāta. Līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Staļi pie Dankām Priekuļu pagastā atkārtotas elektroniskas izsoles noteikums. Noteikti atkārtotas izsoles sākuma cena 40 000 eiro un izsoles soli 1 000 eiro. Paldies! Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 36. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! 37. jautājums par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 4 dzīvoklis 46 Liepā Liepas pagastā Priekuļu novadā atkārtots izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad ar Priekuļu novada domes 2020. gada 26. marta sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 446 Liepā Liepas pagastā tika nodots atsevināšanai izsolē. Notikušas 3 izsoles un visas ir beigušās bez rezultāta. Līdz ar to ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Pāvila Rozīša iela 446 Liepā Liepas pagastā atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus. Noteikti atkārtotās izsoles nosacīto sākuma cenu 5700 eiro un izsoles soli 300 eiro. Paldies! Lūdzu, deputāti, vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja lēmumu projekti nav, tad aicinu balsot par lēmumu numur 37. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Lēmuma projekts numur 38 par nekustamā īpašuma Pāvila Rozīša ielā 6 dzīvokli 66 Liepā Liepas pagastā Priekuļu novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, ziņo Līga Saramberovska. Ar Priekuļu novada domes 2020. gada 23. jūlija sēdes lēmumu pašvaldības nekustamais īpašums ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 666 Liepā Liepas pagastā tika nodots atsavināšanai izsolē. Izsole būs pirmreizējā un ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu īpašumu Pāvila Rozīša iela 666 Liepā Liepas pagastā elektroniskas izsoles noteikumus. Noteikti izsoles nosacīto sākuma cenu 3500 eiro un izsoles soli 500 eiro. Paldies! Vai deputātiem ir kāds jautājums? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 38. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Sarmīte Orehova. Labi, uzjautāsim vēlreiz. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par.
Baiba Kalsberga, Par. Jānis Mičulis, Par. Ināra Roce Par. un vēlreiz Sarmīte Orehova. Sarmīte nepiedalās balsojumā. Paldies! Paldies! Lēmuma projekts numur 39 par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 1436 Liepā Liepas pagastā Priekuļu novada pārdošanu par nosacīto cenu. Lūdzu, ziņo Līga Sarmberovska. Tātad tika saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 1430 Liepā Liepas pagastā ar tam piekrītošo zemes gabalu un būvis domājamo daļu atsavināšanu dzīvokļu īrnieces meitai. Tiesā nav celta prasība par īres līgumu izbeigšanu, un 2020. gada 4. augustā ir noslēgta notariāli apstiprināta vienošanās par to, ka dzīvokli izpērk īrnieces meita. Dzīvokļu nodošana atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm, un ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu dzīvokļu numuru 30, kas atrodas Liepā Rūpnīcas ielā 14, nosacīto cenu 5000 eiro, un dzīvokļu īpašumu atsavināt par nosacīto cenu dzīvokļu īrnieces meitai. Paldies! Lūdzu, vai ir kādi jautājumi, iebildumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numuru 39. Vai Līga noziņoja pareizo lēmumu? 39. ir Pāvila Rozīša ielā 666 izsoles noteikuma apstiprināšana. Nē, 39. jautājums ir Rūpnīcas iela 1430. Labi, atvainojos. Balsojums Elīna Staplone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Un vēlreiz Sarmīte Orehova. Sarmītes nav. Nepiedalās balsojumā. Paldies! Paldies! Lēmuma projekts numur 40 par dzīvokļu īpašumu Maijielā 417 Liepā Liepas pagastā Priekuļu novadā pārdošanu par nosacīto cenu. Lūdzu, ziņo Līga Sarmberovska. Tika saņemts fiziskas personas iesniegums par dzīvokļu īpašumu Maijielā 417 Liepā ar tam piekrītošo zemes gabalu un būvis domājamo daļu atsavināšanu dzīvokļu īrniecei. Tiesā nav celta prasība par īres līgumu izbeigšanu un dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai nav pretrunā pašvaldības interesēm. Un ir priekšlikums apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļu īpašumu dzīvokļu numuru 117, kas atrodas Liepas pagastā Liepā Maijielā 4, nosacīto cenu 7500 eiro. Dzīvokļu īpašumu Liepā Maijielā 417 par nosacīto cenu atsavināt dzīvokļa īrniecei. Paldies! Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numuru 40. Elīna Stapalone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Kā 41. jautājums šīs dienas domas sēdē ir par finansējumu piešķiršanu spēļu filmas projektam Zeme, kas dzied. Lūdzu, ziņo Inita Jansona. Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu jau sāk gatavoties 2023. gada vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kuri svinēs 150. jubileju. Un šī notikuma sakarā ir plānots uzņemt vēsturisku spēļu filmu Zeme, kas dzied,
kuras režisors un scenārija autors būs Mārcis Martinsons un scenārija līdzautors Dainis Īvāns. Un šīs filmas tapšanā ir paredzēta arī iespēja piedalīties Priekuļu novada pašvaldības amatieru kolektīviem. Lēmuma projekts tika izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā. Un lēmuma projekts paredz piešķirt šīs spēlfilmas projektam 500 eiro, un, ja projekts netiek realizēts līdz 23. gada vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, tad pašvaldības piešķirtais finansējums atmaksājums Priekuļu novada pašvaldības saistību tiesību un mantas pārņēmējai pašvaldībai. Paldies par izsmeļošo lēmumu un paskaidrojumiem. Aicinu balsot, bet varbūt kādam vēl deputātiem ir kāds jautājums. Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 41. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elina Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! 42. jautājums par finansiālo atbalstu fondam Sibīrijas bērni, ziņo Inita Jansone. Pašvaldība ir saņēmusi nodibinājumu fonds Sibīrijas bērni iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai piedalīties, turpināt filmas nākamās sērijas Tālā zeme Sibīrija. Šis lēmuma projekts ir sagatavots un izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā un finanšu komitejā, un ir priekšlikums ar 200 eiro atbalstīt nodibinājumu fonds Sibīrijas bērni filmas Tālā zeme Sibīrija nākamo sēriju montāžai. Paldies! Lūdzu, vai deputātiem ir kāds jautājums? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 42. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! 43. jautājums par vecāku līdzfinansējumu maksas nepiemērošanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu pilsētas mākslas skolas izglītojumiem, kuriem mācības notiek Priekuļos. Lūdzu, ziņo Inita Jansone. Covid-19 infekcijas izplatība ir skārusi arī Cēsu pilsētas mākslas skolas izglītojumos, kuri mācās Priekuļos. Tas ir, viņu mācības notiek attālināti. Un solidarizējoties arī ar Cēsu novada pašvaldību, kur ir pieņēmusi līdzīgu lēmumu, ir priekšlikums nepiemērāt vecāku līdzfinansējumu maksu Cēsu pilsētas mākslas skolas izglītojumiem, kuri mācās Priekuļos, no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim. Lēmuma projekts ir izskatīts Izglītības, kultūras, sporta komitejā un finanšu komitejā. Paldies! Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 43. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Mārs Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Ināra Roce. Par.
Paldies! Paldies! Lūdzu, 44. jautājums par bezcerīgo īres apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksu parādu un juridiskās personas nomas maksas parādu norakstīšanu no debitoru uzskaits. Lūdzu, ziņo Ilzīte Rumba. Labdien! Lēmuma projekts par bezcerīgo īres apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu norakstīšanu no debitoru uzskaites sagatavots saskaņā ar klāt pievienoto tātad šo te parādnieku, jeb debitoru parādnieku sarakstu un saskaņā ar Priekuļu novada domas parādu izvērtēšanas komisijas atzinumu pēc informācijas uz 2020. Gada 31. oktobri. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar ministrs kabineta noteikumi, kas nav pretrunā ar šo lēmumu projektu, tātad ministrs kabineta noteikumiem numur 87 grāmatvedības uzskaits kārtība budžeta iestādēs. Tātad šis jautājums arī ir izskatīts Finanšu komitejā un ir priekšlikums atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites fizisko personu parādu par dzīvokļu īri apsaimniekošanu komunāliem pakalpojumiem kopējā summā 5414,64 eiro un juridisko personu parādus par telpu nomu kopējā summā 646,34 eiro. Paldies, lūdzu, vai deputātiem ir kāds jautājums? Ja nav, aicinu balsot par lēmumu numur 44. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaru. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Ja deputātiem nav iebildumu, tad lēmumu projektu numur 45, 46, 47 attiecīgi par precizējumiem Priekuļu no domas 2019. Gada 20. jūnija lēmumā numur 267 par precizējumiem Priekuļu no domas 2020. Gada 23. janvāra lēmumā 37 un par precizējumiem Priekuļu no domas 2019. Gada 20. jūnija lēmumā numur 268 gan ziņos kopēji Vineta Lapsela par visiem lēmumiem un arī balsosim vienā balsojumā par 3 jautājumiem. Ja iebildumu nav, tad lūdzu Vineta Lapsela ziņo par 3 lēmumu projektiem. Pamatojoties uz to, ka pārvaldnieks, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks nebija iesniedzis pilnīgu dokumentāciju, ir nepieciešams precizēt iepriekš minētos 3 lēmumu projektus un apstiprināt īres maksas Rūpnīcas ielā 25,40 centi par kvadrātmetru, Rūpnīcas ielā 14,42 centi par kvadrātmetru un Rūpnīcas ielā 23,41 centus par kvadrātmetru. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot vienā balsojumā par lēmumiem numur 45, 46 un 47. Elīna Stapulone. Par. Aivars Tīdemanis. Par. Aivars Kalnietis. Par. Arnis Melbārdis. Par. Mārīte Raudziņa. Par. Juris Sukaruks. Par. Sarmīte Orehova. Par. Māris Baltiņš. Par. Elīna Krieviņa. Par. Baiba Kalsberga. Par. Jānis Mičulis. Par. Ināra Roce. Par. Paldies! Paldies! Ar šo arī šīs dienas domas